Laipni lūgti manā Midday bezdarbnieka pastaigā numur 2. Čau! Laipni lūgtas manā bezdarbnieces dienas grāmatas 1. sērijā. Lieta tāda, kā pagājušajā nedēļā lietas sagrozījās tā, ka manā darbiņā bija štatu samazināšana un skaistas birokrātijas dēļ man vairs nav darba. Kļūšu tagad par full-time influenceri, youtuberi, salikšu miljonus šitās reklāmas un pelnīšu naudu. Nē, bet visā nopietnībā es izdomāju, kāpēc nepamēģināt dienas vai nedēļas vlogus. Un vlogmas tajā pat laikā, jo kad vēl, ja ne tagad, vai ne? Ir pirmdiena, 16. decembris, respektīvi, kad arī nedēļa vienkārši līdz Ziemassvētkiem. Un jā, es nezinu, cik te būs interesanti, vai noderīgi, vai cik ļoti man vispār tas izdosies, ja tā pavisam godīgi. Bet mēģinās nav zaudēts, mans moto laikam. Un jā, mans rīts jau sākās ar šādiem piedzīvojumiem, bet bija arī pastaiga, kā redzējāt. Un tagad ir iesāku taisīt vakariņas. Man vēl ir šitik Ziemassvētku dāvana, ko pabeigt un uzadīt un visādi citādi noformēt, iesaņot UTT. Jā. Līdz jaunam gadam es izbaudu savu neplānoto atvaļinājumu, un tad jau redzēs. Principā darbu man nevajag, es esmu ļoti aizņemts cilvēks. Es atradīšu, ko nodarboties. Algu gan vajag. Bet jā, labi. Lai jums jauka nedēļa. Jau skatīšanos. Šis ir ārkārtas pieslēgums. Lai tautai pastāstītu, ka šitas ir vienkārši To es dabūju šorīt Līgas veidotajā advents kalendārā. Un tas ir, es domāju, sākumā tā ķip Nutella, zviedru Nutella.
Bet tas ir kaut kas 100 reizes labāks. Man bija divas, viena jau man bija tāpat iemesta kastītē, un šitām vēl viena man bija šodien trāpījusies maisiņā. Un tas es domāju, redzi, vienu apēdīšu es, otru varēšu uzdāvināt draugam. Nekā nebija. Es uztaisīšu tos tostarmaizes, un es to apēdīšu vienu pati. Mamomāga. Man pusdienas, ne, free pusdienu. Labdien, te joprojām es gribēju arī ielikt kādu rokdarbu kadru, lai nav tā tikai tukša vāvaļošana un dabas skati. Pie kā es šobrīd strādāju. Es šobrīd adu ento pāri zeķu. Šīs ir manas māsītes meitai, kas, burtiski būs 39-40 izmērs. Valnīti jau esmu iesākusi abām. Tas tāds gudrais gājiens. Adu no Novitas ar 3 mm datām. Tad man vēl ir, protams, mana Novitas riekskoža zeķe, kuru es jau tā smuki esmu, vai fokusējies tikai uz šito, come on, kuru es tā diezgan forši jau esmu pabīdījis uz priekšu. Ļoti gribētos šodien pabeigt šito rakstu daļu, kas man ir mazliet pusē jau, tad vēl tikpat. Un tad es pārlikšu šito uz aukliņu un adīšu to pašu rakstu otrai zeķei, lai tad tā sistemātiski braukt uz priekšu. Kas man vēl ir? Vēl man ir slepenais projekts uz zemes, tā ir drauga Ziemassvētku kukula. Skaisti ārā laiks, ne? Lietus un īsti šausmīgi. Ko? Kāpēc? Jā, ir vēl viens slepenais drauga projekts, bet to es nevaru parādīt, jo viņš skatīsies šitās visas muļķības. Tā kā tas paliek noslēpumā. Vēl man ir jāiesāk vismaz 2 zeķu pāri un jāpabeidz visli līdz Ziemassvētkiem. Man ir 2 zeķu pāri, kas ir jāizmazgā, un tad varēs iesaiņot. Vēl ir, vēl ir 3, vienu vēl var iesaiņot, un vēl tad ir 2, kas gaida 3, jo tas ir ģimenei, māsītes vīram un meitai. Tad kad pabeigšu šito, izmazgāšu šitās, tad es varēšu iepakot tās. Tā kā man ir ļoti, ļoti aizņemts grafiks līdz Ziemassvētkiem. Tagad vajag kaut ko vēlreiz paēst. Es uztaisīju zupiņu ar pumpkinu ķirbīti un mega liela kabaci. Un tur vēl visādiem dārzenīšiem uz vistas buljona. Bet vajag čiliņā. Iespējams arī jāsāk mazliet montēt šitas video, lai esmu up to date un nav tā, ka pēdējā dienā pēkšņi viss ir jāsarāja. Plus es arī nezinu, vai tas ir kāds formāts ir labāks. Nedēļas bezdarbnieka dienas grāmata vai ikdienas bezdarbnieka dienas grāmata? Bezdarbnieka ikdienas dienas grāmata. Par to būs jāpadomā. Jā, labi. Tukšā dušā nedomājas. Ētīsim.
Līgas saka, tā varētu būt ar vērtu. Viņai tic vairs nevar. Nemāku es vlogot. Ir otrdiena, 17. decembris. Un jau bez 15.4. Jā. Šodien brālim dzimšanas diena. Šodien, jā. Bija pie zobārsta. Man ir kāpes. Un šodien noņēma attachmentus un iedeva pēdējās kāpes. Tas ir liels notikums. Dārgs, bet labi. Tad man žoklis ir stīvs, es mazliet šļupstu. Nav labākais variants filmēšanai, bet labi. Šodien mazliet pādīju to un šo, atpēru to un šo. Šodienas bumbiņa ir dikti skaista, smuka zīla. Jā, adu savu šito zeķi pakustināju mazliet vakarā. Tas arī viss, reku šitai zeķei, man ir lūk šitāds progress. Vēl mazliet jāpada, lai purno var iesākt. Jā, iesāku vēl vienu zeķi, tās parādīt nedrīkstu. Vēl ir vienas, kuras obligāti ir jāiesāk, un tad vēl ir divas, ko es baigi gribētu. Man ir šausmīgākā ēde. Varbūt, rītdien būs labāks vlogošanas diena. Šodien tā tikai drusciņai. Nebija arī pastaigas no rīta. Ko es vispār darīju šodien? Baigi aizņemtā bija. Es brāli vizināju turpu šurpu. Jā, priekš bezdarbnieci man ir pārāk daudz darba. Kā baigi nejūtās man atvaļinājums atteikt. Bet es esmu apņēmusies skatīties vienu Ziemassvētku filmu dienu. Vakardienas es uzliku Me Next Christmas vai kaut kas tam līdzīgs, un pamatu Christmas, ko es skatījos. Es vakar skatījos Netflixā. Me Next Christmas, jā. Uzliku domādama, ka būs, bet principā bija diezgan interesanti aizraujoši. Tā. Nekas special, bet bija jautri. Tāpēc, jā, šodien es domāju, skatīšos kaut ko citu. Nezinu, es vienkārši Netflixā scrollošu un kamēr kaut ko tādu, šito. Jā, tā kā, kurač kaut ko adīšu, kaut ko mēģināšu bīdīt uz priekšu un tad jau redzēs, kas būs. Ar ko man šodien viņus pabarot? Ar lobītām sēkliņām, vai ar tas pašas lobītām, tāds. Kā tad tikai nav. Vēl podvāti salgas apmē.
arī ar tiem pabarot. Nu, šodien spēlēsimies lobītās sēkliņas. Man ir 201 abonements, un kamera to nav spējīga jums parādīt. Anyhow, ticiet uz vārdu, ko var redzēt. 201 dalmacietis. Es galīgi tam nebiju gatava. Paldies visiem, kas abonēja, un skatās, un komentē, un vispār ir ar mani šajā jocīgajā piedzīvojumā. Jā, ir tas trešdiena, 18. decembris. Dienas vidus, un es esmu šokā. Labrīt! Ir ceturtdiena, 19. decembris, un es absolūti nemāku vlogot, bet. Vēl skapa kāpne, tāpēc esmu aizlūsis. Sāksim dienu, sāksim pusdienas. Es kaut ko tur jūtu. Sāksim ar 19. Decembri. Un ko es jūtu? Candy cane! Smuka krāsiņā. Ne tāda. Kam tu esi tuvāk? Šitā tāda zaļganīgāka, vairāk zaļu. Bet skaista baigi. Un tas mums ir šopelītis. Nice. Ups, es salaužu candy cane. Nekas tāpat tā baidīšu.
filmā, man liekas, ir īpaša maģiskā adītā šāla. Tā kā ļoti appropriate. Es, protams, negribu spoilerot, bet tas čalis atdzīvosies, vai ne? Un būs viņas love of her life. Oh, jā. Happy Christmas! Tā bija viena sasodīta laba filma. Ļoti, ļoti enjoyed it. Tik ļoti, ka pilnīgi sačakarēja purngali, jo izveidoja vēl vienu valdziņu tur, kur nevajag. Sašķēla dzīvi. Tagad ir baigi smuki jārda ārā. Bet jā, filma The Merry Gentleman. Ir ko skatīties. Iesaku, noteikti. Well, you see what I mean. Laba adīšana. Nu re, un tā ir pienākusi svētdiena, un nedēļa ir beigusies. Mana bezdarbnieces nedēļa ir beigusies. Un rīt sāksies jauna, bet to gan mēs vairāk nefilmēsim. Kāpēc saku mēs? Kāpēc runāt trešajā personā? Nē, bet daudzskaitlī. Nav nejausmas. Jebkurā gadījumā. Nu, nedēļa paskrēja ātri. Tajā bija daudz dažādu notikumu. Daži labāki, daži sliktāki. Vai man izdevās izdarīt visu to, ko es gribēju un plānoju? Protams, ka nē. Tā tas dzīvē nenotiek. Vai es izdarīju vismaz pusi? Gan jau kā arī nē, bet es tik un tā uzskatu šo nedēļu kā izdevušos. Izdarīts tika daudz, un ar to es principā esmu arī apmierināta. Tā ka jā, vai te es vēl parādīšos pirms Ziemassvētkiem? Gan jau ka nē, tāpēc novēlēšu visiem visu to labāko, mīļāko un siltāko Ziemassvētkos.
Un, jā, uz tikšanos kaut kad bet varbūt ko šogad. Neko nesolu, kā parasti. Tā.